gaida parkurs, un lai mēs tiktu tur tālāk, kur tur ir durvis, mums tad ir jāiziet šis parkurs, ok? Iziesim, un te ir čests, ok, mēs laikam te būs, ja neatceraties, tad iepriekšējā, kad mēs gājām no 1 līdz 10, un šitas būs no 11 līdz 20, jo, ja mēs aiziesim pie viņiem, tā būs pilnīgā izgāšanās, viņi man nogalinās, tāpēc mēs no sākuma viņus pasitīsim, apšaudīsim no reku šejienes, reku šitādā veidā. Viņi jau slēm, viņi lāvi, tāpēc mēs viņus tāpatās arī nogalināsim. Es domāju, nekas cits mums ar viņam nebija jādara, tāpēc, ka viņi man tikai traucē. Kur mēs atrodamies tā, labi, viņam dzīvības mazāk paliek. Viņš jau ir nedaudz, teiksim tā, nedaudz maz. Un visam šo draugu jums skanēs Mr. Nick, un šajā video mēs iziesim Lucky Rooms, bet tieši šī būs jau otrā daļa. Jo zem iepriekšējā video sakrājāt 4 laikus tieši tā kā jums arī vajadzēja, un ļoti daudz skatījums. Un es sapratu, ka jums patīk Lucky Rooms, un šajā video mēs iziesim otro daļu, kuru man sagatavoja komanda. Uzreiz gribu pateikt, ka šie Lucky Rooms būs atšķirīgi, tāpēc, kad viss būs samainījās, jā. Tur mainījās un būs vēl sarežģītāk, un tūlīt es jums pilnīgi nolasīšu vārdus, kurus man teica tieši mana komanda, kad taisīja šo mapi un ko viņi man pabrīdināja, lai es zinātu, kad es viņu pildīšu. Pirmkārtām, šīs Lucky Rooms būs pilnīgi atšķirīgs no iepriekšējā. Pirmkārt, tur būs speciālie boksi, kā piemēram Nether boks vai kaut kāds cits boks. Tāpatās pirms mēs ejam uz kaut kādu citu boksu, mēs vienkārši neiesim pa gaiteni, bet mums būs jāpilda speciālie, pieņemsim tur izaicinājumi, kā piemēram parkurs. Un beigās mūs gaida ļoti spēcīgs boss, un tāpēc man viņam būs jāgatavojas. Bet kā mums ies un kā mēs iziesim, kas būs pa bossu un kas viss tā tālāk, kas tur vispār notiksies, skatieties līdz video beigām, un es gribētu jums ļoti palūgt, lai jūs mani motivējat filmēt video, tāpēc, lai jūs abonētu kanālu un, protams, kad uzliktu laiku. Un, ja vēlaties, uzrakstiet arī kaut kādu komentāru. Es visus izlasīšu un, ja vajadzēs atbildēt. Ok, bet es domāju, mēs varam sākt, un kā jau mēs redzam, mēs palikām te pašā vietā, kur toreiz mēs nogalinājām bossu, un, ja mēs teikt atveram, tad durvis mēs vispār. Jā, viss aiztaisies. Un tagad, lai mēs atveru šito boksu, te nav nekā, mums tikai palika jūs sakrājāt un jūs nopelnāt. Tā ir taisnība. Tik tiešām, kā es solīju, jūs sakrājāt, un mums arī ir otrā daļa. Vienīgi viņi iznāca ar nelielu aizkavēšanos, jo bija dažas problēmas, jo tagad sākās 1. septembris. Un, ko es gribu pateikt? Mēs šodien tātad iziesim viņu, un, protams, kad es kā jau vienmēr novērtēšu šo mapu. Es domāju, mēs varam sākt, jo te nekā jauna nav, un te ir priekšā mums parādies tikai durvis, kuras mēs varam atvērt un pasīties. Labi, 3, 2, 1. Mēs viņus atvērām, un, kā es teicu, jā, mums uzreiz jau gaida parkurs, un lai mēs tiktu tur tālāk, kur tur ir durvis, mums tad ir jāiziet šis parkurs, ok? Iziesim, un te ir čests, ok, mēs viņam arī lekcam iekšā, liels, ka mēs aizlicām. Tagad mēs viņu veram vaļā, un ko mēs te redzam? Mums iedavās labs bonus jau pašā sākumā, jā, jo man pabiedēja, ka boss būs baigi spēcīgs, tāpēc man ir jāgatavojas katram uzbrukumam, un vēl pirms bossa būs arī daudz grūtu izaicinājumu. Es domāju, mēs varam doties tālāk. Tagad mums ir jāizpilda viss parkurs, lai mēs varētu tikt tālāk. Ceru, ka es nenogāzīšos. Jo, stāv. Man vienkārši pirks bija iesprūdis un palika uz escape pogas. Ok, viss kārtībā. Mēs nenodegam, jo vienkārši, ja mēs nodegtu, tad man visa bruņa nodegtu. Un vairs man nebūtu tā super krūtā smukā bruņa. Ok, mēs atveram durvis, un, es taču nepateicu 3, 2, 1, bet labi, mēs versim boksu, un šitais ir 11. boks. Un ziniet, kas ir pats interesantākais? Ka tas ir priekš mums vispār 1. boks, bet tāpēc skaita viņš ir 11. boks. Labi, 3, 2, 1. Ok, mēs viņu atvērām, un jā, šeit ir kaut kas jauns, kaut kas neredzēts. Labi, atvērsim šalkeru, un, es laikam saprotu, ko mēs te darīsim. Mēs tagad varēsim sev uztaisīt nezerīta zobenu. Vienīgi, kāpēc tam man ir 2 nezerīti, varbūt varēja kaut ko vēl, bet man nepietiek ar šabloniem. Labi, mēs viņu atstāsim tepatās, gan jau, kad, man nenoderēs. Un mēs arī varam sev nosaukumu uzlikt. Man tak nepietiek. Jā, man nepietiek XP, labi. Boks bija tāds labs, mēs vismaz dabūjām nezerīta zobenu. Labi, iesim tālāk, un tagad mēs uz 3, 2, 1 veram vaļā, un šeit mēs atvērām tātad dzeltenais boks un 12. boks. Ok, 3, 2, 1. Tā, kas šeit ir? Te kaut kas ar rakšanu. Jā, pareizi rots, bet ne pāri sienai. Labi, ņemsim un raksim.
Laikam te būs, ja neatceraties, tad iepriekšējā, kad mēs gājām no 1 līdz 10, un šitais būs no 11 līdz 20 boksiem, tad toreiz tur bija, toreiz tur bija jārok zem sevīm. Crossbows, labi, lieliski. Savāksim visus arvus. Tā, liksim šeit mēs viņus, lai mums netraucē, un šito mums ir jānovac, tāpēc, kad viņš mums nav vajadzīgs. Jā, tur bija jārok zem sevīm, bet šeit mums ir jālok tunels. Es domāju, ka mēs ieraksimies līdz pašām beigām, cik viņš vien garš ir. Ceru, jā, es pareizi darīju, jā, tu pat garš parādies. Jā, es ļoti pareizi darīju, jo man tagad vēl ir papildinājums manai bruņai. Tāds, teiksim, lielisks, jā. Ok, mēs savācam čestu, un kāpēc es savācu čestu? Tāpēc, kad es viņā vienkārši saukšu visu nevajadzīgo. Principā man tas stipri nekā nevajadzīgā nav. Labi, dodamies tālāk, un tūlītās mēs atvērsim durvis uz nākamo, teiksim tā, es nezinu, tas būs izaicinājums vai boks. Ok, es ceru jūs gatavi, un es arī kā gatavs. Tāpēc mēs ejam vērt vaļā tās durvis, un uz 3, 2, 1, jūs nezinu, kas tur būs, gan jau, ka, jā, es tā domāju, ka te būs events, un kāpēc man vārtiņas iet? Es domāju, es nevis ciet, bet vaļā es labāk viņas aizsīšu cietiem. Kad esi gatavs, tad ej. Nu, kā lai saka, es varu gatavoties, jā? Labi, paldies, ka es man netot sagatavoties. Labi, pajokoju, protams. Ok, uz priekšu viņi man caur sienu pacīt. Es domāju, mēs neiesim uzreiz pie viņiem, jo, ja mēs aiziesim pie viņiem, tā būs pilnīga izgāšanās, viņi man nogalinās. Tāpēc mēs no sākuma viņus pasitīsim, apšaudīsim no šejienes, šitādā veidā. Viņi jau slēm, viņam cauri lido, protams, jā. Pašaudīsim viņus no šejienes, lai pēc tam mēs varētu iet, un viņi jau būtu, teiksim tā, mazākā skaitā un būtu tikai maziņi, un mēs viņus tāpat šausim, jo vienkārši, nu jā, kā es arī teicu, te ir, teiksim tā, uzdevums priekš gudrajiem, vai tu iesi, tas ir priekš negudrajiem, vai tu paliksi un būsi gudrāks un vienkārši sitīsi viņus no šejienes. Ok, mēs tad viņus sitīsim tagad. Nepagāja arī dažas minūtes, jeb sekundes, un viņu jau paliek mazāk, un drīz mēs jau iesim viņam uzbrukumā vienkārši, tāpēc, ka viņi jau te ir ļoti maz palicis, nu kā lai saka, maz nav, bet, nu, mazāk jau ir palikuši. Un tūlītās mēs viņus ātri visus nogalināsim, un es domāju, mēs ejam vienkārši ārā, mēs tagad ejam, nekāda galināšana, mierīgāk. Es domāju, ka es atnākšu, un viņi man te ar mīlestību sagaidīs, bet neizskatās, ka viņi baigi priecīgi mani sagaidījos, gandrīz nosprāgu, un man pat nav ko ieēst, lai nohīlotos. Ok, mēs tiekam līdz maziņiem, tāpēc, ka maziņu, neatveciet man lūdzu, neatveciet, es neesmu vainīgs, es esmu vienkārši pildu izaicinājumu, lūdzu, nē, es vienkārši pildu izaicinājumu, es neesmu vainīgs, ka man ir jūs jāgalina, es saprotu, ka jums tas nepatīk, bet es neesmu vainīgs, tiešām godavārds, es neesmu vainīgs, atvainojos ļoti, es neesmu vainīgs, bet nevajag mani par to galināt, jā, es jūs pēc tam uzpaunošu pa jaunam, un jūs dzīvosiet vēl ilgu dzīvi. Ok, nogalinam šitos maziņu, palika tikai maziņā, un viņi man neko vispār nevar izdarīt. Labi, tad mēs ar viņiem tiekam galā ātri, lai nebūtu baigās ilgās problēmas, ko tur viņi mirst un pilnīgi visur apkārt balti dūmi parādās. Tā, šito galā, šito un viss. Jā. Tagad mēs nav. Ok, mēs savācam tagad visus slaimus un uzreiz saku, ja jums vajag slaimu, tad jūs man vienkārši rakstat un es jums viņu iedošu. Jo viņš man ir tik daudz, tad viņš vienkārši es varu viņus visus jums par brīvu iedot. Jā. Nu, ko es domāju, mums nav ilgi jāgaida, mēs varam doties tātad uz priekšu, un šeit mēs atveram durvis, un te ir kaut kāds interesants boks. Tas ir 13. jeb 3. un šitais ir nezeru lokācija, jā, te var tā skatīties, jo redzat, kāds bija gaitenis. Jo man stāstīja, ka var tā būt, kad būs speciāli grupa, nu tā kā speciālas grupas boks, labi, 3, 2, 1, kaut vai tu būtu nezarīti. Ok. Te nav nezarīti, un te ir vienkārši piglini, kuri mani neaiztiek. Bet es zinu, kas notiks, ja es viņam tūlīt iesitīšu. Es domāju, ka man tas arī ir jādara, jo principā es neko citu nevaru darīt. Es iesitu. Es domāju, mēs ātriem te. Aizsiesimies cetīm. Ok, viņi netiek. Un tā mēs arī viņas galvenāsim, jūs saprotat, man ir tik maz dzīvības, kad ja es iziešu, man vienkārši ir nāve, tāpēc mēs viņas tepatās arī nogalināsim. Es domāju, nekas cits mums ar viņam nebija jādara, tāpēc, ka viņi man tikai traucēs. Tāpēc mēs viņus nogalināsim ātrāk, kamēr viņi man nav nogalinājuši. Tad man būs beigas. Jo
Man pat nav ar ko hīlot, es varbūt no viņiem izkritīs, jā, zombiju gaļa, un mēs ar viņus mums nedaudz nohīlot. Tā, ok, mēs viņus galinam, viņi jau paliek arvien mazāk. Ok, pēdējais sapratu. Nē. Tā, nedrīkst uz... Ok, tie bija pēdējie, ceru. Ok, mēs tagad nohīlosimies ācis, tad man vispār... Nav man vispār pusdzīvība, un mēs ar ko nevaram nohīloties. Nu, vismaz mums zeltu iedeva, jā. Labi, es domāju, mēs dosimies uz priekšu, skatīsimies, kas tur ir, vai viņi tur vēl ir, vai nav. Es ceru, ka nav. Nē, viņi nav. Un te principā arī vairāk... Nē, te kaut kas ir. Parasti arī tā arī mēdz ielikt, tu pasīsimies, kas tur būs. Un lieliski. Vienkārši lieliski. Tagad man vismaz būs ar ko nohīlot. Es domāju, mēs uzreiz nohīlosimies, jo es nezinu, kas man tur uz priekšu gaida. Tāpēc mēs varam vaļā durvis. Tas ir atkal kaut kāds... Tas ir labirints. Labi, mums ir jāmēģina iziet, un jā, šitā būs tā problēma, ka man visur sitīs tā. Labi, mēs... Nē, te nav izēja, nav. Tā. Kā pie viņas tikt? Pagaidiet. Kā pie viņas tikt? Es nesaprotu, kā pie viņas tikt tās muciņas. Reku, šiten var iziet. Šiten bija jāiet, pareizi. Tā, nu skatāmies. Es nezinu, ko lai saka. Vienkārši ideāli. Man vēl iedevās šilds, bet man jau ir. Ok, vienkārši ideāli. Man iedevās tik daudz ābolu, kad es esmu bagātākais. Un neprasiet, kā es viņu ierodzu. Es pat nezināju, es vienkārši ierodzīju. Bet man jautājums... te ir izēja. Te ir tā interesanti izdomāts, kad... Labi. Veram vaļā. Ok, te esam cietīmā, neviens aiz manīm nenāk. Un te ir vēl viens durvis. Ok, te ir nākamais, es tā saprotu, boks un tieši 14. boks. Nu, jau 4. Labi. Bet te vēl uz priekšu ir... Pagaidiet. Ejas nav. Pagaidiet. Kā nav ejas, ja man jāiet uz priekšu? Es vienkārši gribēju pasīties, vai uz priekšu būs kaut kāds izaicinājums. Tu gribēju jums parādīt, un te nav ejas. Labi, pieņemsim. Labi, 3, 2, 1. Varbūt tur ir jāsalauž kaut kas. Te ir kaut kas interesants. Tā, labi, mums ir jāizvēlas. Tad, skatīsim no 1 līdz 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mēs ejam uz sarkano. Jā, es jau sapriecējos, ka te ir izēja, ka viss mēs esam pabeiguši, bet es sapratu, ka nē, jo es gandrīz nokritu un atsprāgu. Labāk neiesim. Nē. Iesim tad uz šīm durvīm. Es domāju, nevilcināsim laiku garumā, vienkārši dosimies uz priekšu un vērsim nākamos boksus vai istabas, un te ir ledus, tik slīdens teika, ok. Tātad boks 15, tiek 5. Ok, 3, 2, 1, veram vaļā. Labi. Jā, labi, es sapratu. Tas ir lieliskākais boks, ko es esmu vērs vaļā. Un visu atver durvis netīšām. Labi, vienkārši sitam viņus ar manu nezarītu zobenu. Cik viņi te vispār ir, es nezinu. Ak, nē, viņu te ir daudz, un viņi man sit, un viņi sāpīgi sit. Bet labi, ka man ir golden apples, bet es nezinu, vai viņas tiešām var tā tērēt, jo varbūt bossam beigās noderēs, un tiešām vairāk nav, ne? Nē, te tas, ka nav, jā. Labi, es domāju, dosimies tālāk, un kāds te bērzu tunelis interesants. Labi. Tas ir vispār kaut kāds tūkstneša tunelis, es nesaprotu, nevis tūkstneša tunelis, bet istaba. Nu labi, tātad boks 16, veram vaļā 3, 2, 1. Tā, te ir līveri, principā te nekas nav, nu lēkam, es domāju, ka viņus ir jāaktivē. Viss? Nē. Tas ir tā kā iepriekšējā reizē, man tikai bija tur kaut kas man bija jāizdara, un es arī gandrīz uzsprāgu. Es šestu biju atvērs tā, un gandrīz uzsprāgu. Jā, kā tā, jūs domājat, ka tas uzsprāgu šeit? Nē, tā nedrīkst. Tā, tas ir šalkers, un obsidiāni un kauli. Es domāju, mēs paņemsim, varbūt noderēs, jo parasti šitam viss ir jāņem. Labi, var ceļot, viņi gribēja mani nospridzināt, un atkal TNT, un tas vēl pie tam ir events. Es tā saprotu, mums ir ātri jāskrien līdz beigām, kamēr TNT nav. Draugi, liekat par maniem laiks. Un, nē, kas tur, pie velna, nē. Viss, es būšu mirs, ēdam apels. Es nesaprotu. Tas bija tā kā kaut kāds, es nesaprotu, kā lai sakam, viņi mani apmānīt tā vēlēs, ja? Viņi man apmānīt tā vēlēs, un tagad man ir jāiet viss pilnīgi cauri, lai tiktu līdz tam boksam.
Piegāju tuvāk es šai vietai, pirmkārt šeit grīda viss iemainījās uz zaļo grīdu, un man iedevās atpakaļ kaut kādas lietas, jo visas manas lietas bija vienkārši uzsprāgušas, un te man iedevās lapiņa ar uzrakstu nekas, kam negadās. Jā, ļoti jauki, man visas lietas uzsprāga un kam negadās. Nu labi, jāņem plusus tas, ka vismaz man lietas atdeva, jo es domāju, ka man vispār lietas neatdos. Ok, lieliski, ja kam negadās, tur jau ka tikai man tā gadās. Labi, nākamais ir box 17, un te ir kaut kā interesantāk, te ir arī kaut kāds interesants box. Labi, 3, 2, 1, un jā, lieli, un man vēl iedevās achievements, lieliski. Tātad pagaidām šo bruņu velkam nostīm, un mēs esam pilnā vienkārši setā. Man vēl maizes, starp citu, iedeva, nepamanīju pat tā to zīmīti, kam negadās ielas, un tas ir invisibility. Ok, kaut kam jau tas noderēs. Tā, rails, un ziniet, tas ir 17. boxs, mēs tuvojamies bossam. Ok, rails un braucam. Es nezinu, uz kur mēs vispār tagad brauksim, bet kaut kur jau mēs gan jau kad brauksim, ui, kā te tuneļi, vai, neko vispār cik mēs ātri atbraucam. Es domāju, ka man te tagad būs 20 minūšu garš brauciens, bet mēs atbraucam ļoti ātri. Tā, un, wow, šeit arī kaut kas interesants izskatās, kaut kas bīstams, es pat teiktu, es nezinu, vai virtuāļā, bet nu labi. Tā, box 18, 3, 2, 1. Te ir vienkārši daudz visādi ar čestiem. Es sapratu. Cekot, es tā saprotu, tā ir lūtošanas istaba, ka te... Te katrā tagad čestā būs kaut kādas lietas... tieši man... man crossbow neatdeva, labi, man būs bows. Tā atkal uz instant heal, lieliski. Tā, par ko mēs varētu mainīt? Labi, pret vienu šo te. Tā, jā, lieliski. Man liekas, man tūlīt iedos tik labi, daudz labas lietas. Šitās mēs uzreiz varam izlietot. Vienkārši pret sevi metam, ok, mēs pametām. Te ir, wow, šitais noderēs. Tik es nezinu, laikam bossam noderēs. Es viņu padamedžošu. Tā, labi, mēs paņemsim šitā, izdarīsim, un šitiem paņemsim enderpearls. Tā. Labi, dodamies tālāk un atkal izaicinājums. Tā, mums tagad ir jāatrod pareizais līvers. Ok, mēs teikt meklēsim tur 100,000 triljārdiem līveriem. Es nezinu, kurš vispār te ir pareizais, bet, pieņemsim, kad kāds no šīs puses. Parasti viņš kaut kur ir pa vidu vai nu beigās. Ok, tūlīt mēs pameklēsim. Reku šeit nav, arī šeit nav, un šeit arī nav. Ok, labi, paņemsim reku šeit. Pieņemsim visu apakšu, sanāca, lieliski, viņš mums atvērās. Lendurs atvērās ātri, un nākamais mums ir box 19. Ok, mēs tuvojamies bossam, man tas nepatīk. Labi, 3, 2, 1. Bites. Un es sapratu, man atkal viņām ir viņas ir jaukas bitītes, viņas vispār man neaiztiek, priekš kā man viņas īsti. Labi, atstāsim viņas skaidri, tas ir box vienkārši ar bitītēm. Un es iegāju nedaudz tālāk, un man parādījās augšā vizers. Un ziniet, ko tas nozīmē? Kad boss arī būs vizers, un es tā saprotu, man vajag sajaukt šito sienu, un tūlīt tās parādīsies vizers. Jā, reku viņš ir. Čau, vizeri. Nē, šī tā darbs nees. Pirmkārt, viņš tūlīt sabojās pilnīgi visu mapi, tas ir pirmkārt. Bet, te jau viss ir pārdomāts, viņa viss ir no bedroka. Labi, mums vajadzēs viņu pamēģināt pašaudīt no šejienes. Kāpēc viņš jau pilnīgi tik tālu tiek? Šausim viņu no šejienes, tāpēc, ka es tuvāk nevaru pieiet. Un tas tiešām ir grūtāks boss nekā iepriekšējā reizē, jo iepriekšējā reizē bija vienkārši kaut kāds easy boss, un šoreiz viņš ir sarežģītāks. Daudz sarežģītāks, gribēju pateikt, jo viņu ir grūtāk nogalināt, un, protams, kad arī viņam ir vairāk dzīvības, lai viņu nogalinātu, un mēs viņu centīsimies nogalināt, lai vienkārši izpildītu šo Lucky Rooms 3, un te vispār siena atvērās lieliski, mēs varam pasīties apkārtni, kur mēs atrodamies tā, labi, viņam dzīvības mazāk paliek, viņš jau ir nedaudz, teiksim tā, nedaudz mazāk dzīvības, es viņam šaubu, bet viņš tāpat tās palika dzīves. Tā, labi, miers, lūdās mēs apēdīsim šito abulu, un mums ir jāiet uzbrukumā. Ok, mēs vienkārši sitam. Cerams, ka kaut ko mēs tur daram viņam. Jā, kaut ko mēs daram, bet mēs tur arī atsprāksim. Ejam atpakaļ. Nē, ejam atpakaļ. Mierīgi. Pēdām ābolus. Tā. Nomierinamies. Apēdam vēl ābolu. Un tagad mēs iesim.
Tiešām uzbrukumā. Ok, sītam. Tā, lieliski. Šis ir grūts. Boss. Tūt mēs viņu nogalināsim, cerams. Lūdzu, nomest. 3. Viss. Atvācām, mēs. Tā, tūdās mēs nohīlosimies, un tad es komentēšu. Tad jau tās nohīlosimies, tā vēl bites, tā viss tā mierīgi. Labi, bossu mēs esam atvākuši. Pa laimi mēs viņu esam nogalinājuši, un kā lai saka, boss bija sarežģīts, jā, un mums jau zvaigzni iedevās par viņu lieliski. Boss bija sarežģīts, es tam piekrītu, un viņš, kā jau es teicu, ar katru Lucky Rooms, teiksim tā, video paliks arvien sarežģītāk un sarežģītāk, bet to mēs izlasīsim. Un mums tur ir, kas palasāms, kur mums pilnīgi ir trepītes, un mums te ir kaut kas ir jāizlasa, un to mēs arī izlasīsim, tikai novāksim visu šito nostīm, jo es zinu, ka nākamajā Lucky Roomos, laikam šīdās visas mana brūņa, visas manas lietas pazudīs. Ok, lasam. Mr. Nick abonentiem, tas nozīmē, tas ir jums. Turpinājums Lucky Rooms būs pēc 6 laikiem un 100 skatījumiem. 3. daļa būs vēl grūtāk. Draugi, jūs visi paši redzēt. Ja jau mēs sakrājam 6 laikus, un, protams, kad sakrājam 100 skatījumus, tad tepatās parādās tā kā toreiz durvis uz 3. teiksim tā sēriju Lucky Rooms, tāpēc liekat laiks abonēt kanālu, un, protams, kad liekat laikus un skatieties mans video un uzrakstiet arī kādu komentāru. Ceru, jums patīk šis video, bet nākamais video ar Lucky Rooms būs tad, kad jūs izpildīsiet šos te prasības. Bet ar jums bija Mr. Nick un visiem atā!